Šodien iedošu vienkāršu praktisku metodi, kā caur relaksāciju ir iespējams piepildīt savas vēlmes, neatkarīgi no tā, cik lielas vai mazas tās būtu. Autors ir amerikāņu zinātnieks Jose Silva, un viņš ir izstrādājis sistēmu, kā ir iespējams caur relaksāciju piepildīt savas vēlmes, neatkarīgi no tā, cik mazas vai lielas tās būtu. Un šobrīd, tad, kad mēs runājam, mēs atrodamies beta frekvenču viļņos. Un, lai panāktu un realizētu savas vēlmes, mums jāatrodas alfa stāvoklī. Tas nozīmē, tad, kad domas ir lēnas, plūstošas. Un, lai to varētu izdarīt, mums vajag apsēsties vai apgulties, tā, lai ir ērti un lai rokas un kājas nav sakrustotas, jo, kad ir atvērta poza, tas nozīmē pieņemšanu. Attiecīgi, nākamais ir jāizdara ieelpa, izelpa, jāatslābina ķermenis, un jāsāk atskaiti no 100 līdz 1, ja jūs esat iesācēji. Bet, ja jau esat tādā profesionālā līmenī, tad no 25 līdz 1. Un tad veicat vizualizāciju, tieši sākat vizualizēt, iztēloties to vēlmi, ko jūs vēlaties piesaistīt savā dzīvē. Tas var būt cilvēks, notikums, lieta, pilnībā jebkas. Un tad, kad jau esat pabeiguši vizualizāciju, viņa var ilgt no 1 minūtes līdz 30 minūtēm, tad jūs pasakat sev to, ka jūs jutīsieties pēc šīs meditācijas krietni možāk, svaigāk un spēka pilns. Un saskaitat no 1 līdz 5, atverat acis un meditācija ir pabeigta. Kā tad īsti darbojas šī meditācija, vizualizācija caur relaksāciju? Tas nozīmē to, ka jūs pieslēdzaties caur relaksāciju savai smadzeņu labajai puslodei, kur atrodas radīšana, tur, kur atrodas iespējas, un tā ir nemateriālā pasaule. Un ja cilvēki, kuri risina savas problēmas caur alfa stāvokli, viņi vienmēr atrod risinājumu savām problēmām. Jo ik katrs cilvēks pēc smagas darba dienas, atrodoties mājās, viņš dara pirmos 3 punktus. Viņš atnāk, apsēžas krēslā, relaksējas, bet viņš sāk domāt par to, cik smagas ir bijusi darba diena, kādas problēmas ir bijušas darbā, cik bērns ir saslimis un tā tālāk. Bet tie cilvēki, kuri izmanto alfa stāvokli, tad, kad viņi pārnāk mājās, viņi domā, cik forši būtu, ja man būtu tas un tas un tas. Cik superīgi būtu, ja satiktos un iepazītos ar to un to un to. Un zemapziņa dod iespējas variantus, lai tas, ko tu gribi, piepildītos tavā dzīvē. Atliek vienkārši pielietot šo praktiku, šīs zināšanas, un ja gadījumā tu nespēji tikt galā viens pats vai viena pati ar šo praktiku, tad droši var pieteikties pie manis uz konsultāciju vai pievienoties kursam Laimīgas attiecības, jo tur es arī stāstu daudz un dažādas nianses, kā viegli, vienkārši un pašā labvēlīgākā veidā piesaistīt sev tieši to, ko tu vēlies, neatkarīgi no tā, kas tas būtu. Piepildi savus sapņus ar relaksāciju. Tas ir tik vienkārši.